Gribi redzēt zvēru? Re, kur ir īstais zvērs – Zubadans. Iekārta apsilda tipisko, klasisko Līvānu māju. Ja tu dzirdi vārdu radiatori, vienkārši zini, vienīgais, kas var tev palīdzēt, šī te zvērīga iekārta. Augsto temperatūru aparāts ar R32 gāzi, 12 kW. Kāpēc mēs saucam šo iekārtu par zvēru? Tikai tāpēc, ka šai iekārtai ir liela jauda, nav jaudu kritumus pie zemām temperatūrām, un šai iekārtai ir 3 rindas ar siltummaiņiem, kas palielina viņam to siltumu uztveres platību. Mēs izrāvējam visu veco apkures sistēmu, pašteces sistēma, malkas apkures katls, vecos terauda paneļu radiatorus un ielikam, aprēķinājam un ielikam jauno apkures sistēmu. Sunīts, tas ir tas, kurš te dzīvos, baudīs to siltumu. Šobrīd vēl notiek remonts, bet šī ir, kā es teicu, tipiskā Līvānu māja. Uzlikti jaunie radiatori katrā telpā. Katram radiatoram uzliktas termogalvas, jāregulē temperatūru. Pasūtītāji negribēja kaut kādus lielos, milzīgus remontus, tāpēc mēs uzlikam karbona caurules spīdīgas. Mēs aprēķinājām katru telpu atsevišķi, tika veikts siltumtehniskais aprēķins, ja, un radiatori ir uzlikti tieši tādā izmērā un tādā daudzumā, lai pietiktu uzsildītu šo telpu, ņemot vērā ēkas konstrukcijas. Viņi siltinās šo ēku nākotnē, bet šā vai tā tas aprēķins bija bez siltinājuma. Jā, šo ēku mēs gan apkurinam, gan gatavojam karsto ūdeni ar atras sildītāju, kurš darbojās no siltumsūkņa. Klasiskais terauda radiators, bet viņam ir lielākais siltuma atdeves laukums. Līdz ar to uz šo radiatoru var padot zemākas temperatūras. Vairs nav vajadzīgas, piemēram, 60 grādi, bet var arī iztikt ar 50, 55, citos gadījumos arī 40, 45 grādi. Tā viņi izskatās, jā, viņi ir bišķiņi resnāki, bet pēc sava izskata neko neatšķirās no klasiskajiem radiatoriem. Kāpēc otrā stāvā ir zemo temperatūru radiatori? Tikai tāpēc, ka otrais stāvs tieši Līvānu mājās ātri atdziest. Ja jums ir Līvānu māja un jūs domājat mainīt apkuras sistēmu, tas ir iespējams. Šīs iekārtas izpildījums ir ar atdalītajām tvertnēm. Šeit ir uzstādīta akumulācijas tvertne, kā arī karstā ūdens sagatavošanas tvertne. Iekšpusē mēs redzam vilo cirkulācijas sūkni, izplašanas trauku, freona un siltummaiņas, zemā magnētisko filtru. Pēc tvertnes, protams, aiziet vēl savs loks ar savu atsevišķo sūkni. Visu kontrolē iekšdaļa. Siltums ir aizgājis. Zaļš siltumiņš. Un tagad ir skaidrs, ja jums ir radiatori un jums vajag apkurināt jūsu māju, nedomājiet. Izvēlēties Zubadan Mitsubishi Electric Thermo Plus iekārtas. Nebūs nekādu problēmu. Ja ir jautājumi, droši zvaniet, rakstiet, mēs jums noteikti palīdzēsim.